Es no bērnības es vienmēr ar mammu mēs gājām uz koncertiem un uz operu. Vispār mana mamma gribēja, lai es spēlētu ģitāru un dziedātu romanses. Vienmēr, kad es mācījos spēlēt akordeonu, es vienmēr jūtu, ka dvēselē man ir līdzas akordionam. Es nevaru dzīvot bez muzikas, un tāpēc arī gribas veltīt tai dzīvei. Un arī man vienmēr tāda doma ir, ka tāpēc, ka manai mammai, kura tagad nav dzīva, viņai patika muzika un gribas kaut kā veltīt viņai šo manu uzdevumu.